Sportā ir vairāk enerģijas nekā upē. Gribi iegūt vairāk? Peldi pret straumi. Nesa ozoliņu ar visām bitītēm. Sports atgriežas mājās. 1-1 LV. Esiet sveicināti, cienījamie 1-1 LV skatītāji. Krāsas ir pamainījušās, bet mēs esam tie paši. Vismaz gan es, gan Klaus jau labu laiciņu, kamēr iet play-off, neticējām Edmontonai. Man liekas, nevienā kārtā viņi vienkārši paņēma un apgrieza kājām gaisā visas mūsu prognozes un tika finālā. Šodien tad tā īsi izskriesim cauri finālam, pusfināliem un paprognozēsim, ko varam sagaidīt finālā starp Floridu un Edmontonu. Jā, sveiki visiem skatītājiem. Jā, man arī bija ļoti liels šoks sāksim laikam ar Oileriem un Dallas arī sāksim. Jā, man bija ļoti liels šoks par Oileriem, bet, redz, kā Skinners pēdējās 3 spēles kā nostāvēja. 3 spēlēs 4 goli, tas tomēr ir ļoti labs rādītājs. Pret tādu uzbrukumu pie tam vēl. Jā, pret tādu uzbrukumu, bet gribētos arī piebilst tas, ka Dallasai tur daudz izskatīt ārā. Tā nevar, vēl bija bildi, kur tā nav uz lidmašīnu iet ar to kājas, to protēzi, ka viņam laikam bija lausta potīts vai kaut kas tam līdzīgs tur bija. Tā kā, jā. Žēl, protams, reāls ļoti gaidīgi, ka Dallas būs finālā. Nē, man liekas, ka nedaudz savā ziņā pirmās divas tā kā kārtas, vismaz man nedaudz iemidzināja. Savā ziņā es domāju, ka Losandželosa bija nekāda. Viņi nevienu vairākumu nespēja realizēt, un tur mazākumā vienkārši Edmontonu katrā spēlē vienkārši bēra iekšā, cik vien varēja. Pret Vancouveru arī likās, ka, teiksim... bet Vancouveru bija lielākās problēmas viņam bija. Jā, bet tāpat laikā, Edmontona ir tas... labi, viņi ir ļoti atkarīga komanda no McDavida un Draisaitla, bet redzam, ka vēl nav bijuši tādi īpaši kritumi viņiem. Tā, ka viņi tur nemast iekšā. Un līdz ar to viņi ir tur, kur viņi ir. Par Dallas atkal runājot, viņi bija izteikti favorīti. Es arī tur, visi, kas man apkārt bija arī, kas hokejā, tur nav pēdējie cilvēki izteicis. Dallasai ir jābūt, teiksim, ar pārliecību iekšā, bet sāksim, es varu, ka es tā pārdās, bet sāksim ar to, ka arī Dallas uzvarēja iepriekšējos 2 čempionus. Jā, tur jau tā lieta. Un tās nebija komandas, kas arī gribēja tik tālāk, vai ne? Un gan Colorado, gan arī Vegas bija jāuzvar. Tie džeki arī māk spēlēt hokeju, viņi arī sita Dallas nost, tā kā viņi zināja, ko viņiem būs jārēķinās. Un vēl tas, ka arī Otingers kā nostāvēja viņiem uz galvas, bet tas, ka vienkārši viņam izglābtu, Dallas vienkārši Oileriem ar to vairākumu ritīgi labi gāja, un Dallas bija diezgan ļoti jau saburzīti, jau bija vēl jau konferences finālos. Kas ir labs, tad jāpiezīmē, ka Korijs Perijs, atceries mēs visu sezonas laikā, ka viņš, man liekas, parakstīja ar Edmontonu, mēs tieši runājām, ka tas ir, es teicu, ka tiks līdz finālam, un tu atkal saki, ka tas varētu būt lāsts, bet... bet tu runājot par, es tieši gribēju izcelt Periju, viņš vispār reāli šis Korijam Perijam ir 5. fināls ar 5. komandu. Viņam sanāk ir Anaheim 2007. 7. klasa Anaheim, ko viņš pacēla, tur viņš ar Canadiens bija, kas bija... Ar Dallas vēl, piedod? Canadiens, Dallas, Tampa Bay un tagad ar Oileriem. Likās, ka šī būs tā sērija, kas būs tāda diezgan vienveidīga, ātra, bet savā ziņā, es piedāvāju daudz vienkārši neapstāties pie Dallas un Edmontonas. Tur arī Dallas vienkārši kaut kā, vismaz cik es skatījos tos spēļu nogriežņus, tā ka vajadzēja, viņi kaut kā nevarēja ieslēgties. Un viņi arī nemācēja, ja Floridai visa play-off laikā ir tā vienalga, ja mēs iemetam pirmie vai pēdējie, vai pirmie vai ielaižam pirmie vai iemetam pirmie vienalga, viņi to spēl tāpat 2., 3. trešdaļā tur plus mīnus sakārto. Tad atkal Dallasai bija tā problēma, ka ja viņi ielaiž pirmie, tīpaši pret Edmontonu, un vispār sāk, švakāk, tad viņi īsti arī nevarēja tajā spēlē atgriezties un tā kā iekāpt tādā labā ritmā. Jā. Bet atkal es te piedāvāju jau pārlikt uz otru sēriju, tur man liekas, ka tieši, ja ne šis Ķorkina faktors, kurš vienkārši spēlēja fenomenāli, ārprāts. Es domāju, ka tur būtu vispār 4-0. Es atļautos tā teikt, tāpēc, ka Ņujorkai, man liekas, ka viņi tādu savā ziņā, varbūt pat es teiktu, Eiropas hokeju spēlē, ka viņiem tiem līderiem, Panārinam, Zimodiņģadam, viņiem visiem vajag daudz vietas. Lai izceltos. Un Florida vienkārši to paņēma un apslāpēja, un ar savu tādu ciešo spēli tur, Zibaniņģets vispār, man liekas, tur nebija manāms tajā laukumā. Jā.
Tā kā tā teikt, jā, vienkārši, kā teikt, Floridai ir reāla komandas spēle, kas ir play-offiem vajadzīgs +/- 4 vienlīdzīgas maiņas komandas spēle. Ņujorka gāja uz to, ka viņi spēlē dažas reizes arī nospēlē netīri, tāpat kā Trauba arī, viņš to Rodrīgas un Elkonī tā kā izbāza ārā. Viņi tur mēģināja netīrās, un tas, ka arī viņiem vairāk, kā arī man likās, kādiem highlightiem un tam līdzīgi spriežot, vai ne, likās, ka Ņujorkai tur vairāk ir epizodisks, ir kaut kādas tur izrāvieni, vai ne, ka viņiem kā iemet kādu skaistu golu un tam līdzīgi, tur Lafreņiera, viņš iemet tur 1 vai 2 skaistus golus un tam līdzīgi, bet... Lafreņieris pa lielam kļuva par līderi. Jā, viņam ir tas highlight reel gols, bija ļoti skaists, kur viņš tieši par Floridu iemet. Vispārējais tur bija reāli Florida vienkārši komandas spēle, viņas nospēja. Rekurs skaties Zibanidžadam 2 piespēles pa visu sēriju. Panārins iemeta pēdējā spēlē un 3 punktu viņam, kas arī ir smieklīgi diezgan. Tā kā, jā, bet atkal tā Traubas sišana, tā netīrā spēle, tas, man liekas, vairāk bija izprovocēts ar to, ka vienkārši viņam tā bija nevarēšana, jo ja tā skatās, tad kā daudzīja Florida, Ņujorku. Tie spēku paņēmieni, kas tur bija vienkārši. Wow. Pēc tam visi tādi tīri, tas bija tiešām tā kā, mēs varam teikt, ka viņi daudzīja. Tur, es nezinu, ja būs laiks, mēģināšu remontēt iekšā, tā kā, tos spēku paņēmienus, bet tiešām visas sērijas laikā arī Florida, tā, teiksim, vols viņiem arī bija lielāks. Tā kā. Un vēl tas, ka runājot tieši par Traubu, izrādās, ka viņš ir nospēlējis play-offs ar lauzt potīti. Viņam sezonas laikos ir bijis lauzt potīti, tur kaut kāds no potītes, kaut kāds gabals izņemts ārā, jo viņam tur izskats kaut kas līdzīgs reāli. Un viņš visas play-offs arī lauzt potīti nospēlējis. Un tu pirms tam pieminēji par to nevarēšanu, varbūt tur tā bija tā nevarēšana, ka visu laiku viņam bija pīs. Viņam spēlēt varēja, bet bija nērti spēlēt. Viņš normāli spēlē. Nē, viņš normāli spēlē, jā, bet tas tāpat ir nereāli. Ar potīti īstenībā hokejā nav tas... Nē, ja salīdzina cēlis, cirksnis un potīti, es teiktu, nosacīt labāk ar potīti, tāpēc, ka... Nē, bet skaties, kā ar potīti vienkārši... Man pašam vienkārši bijusi diezgan smaga trauma potītei. Un ir tā, ka īstenībā hokejs daudz ļoti tāds pateicīgs, tāpēc, ka tev slida. Slida zābaks ciets, tu esi slidas zābakā, un līdz ar to uz tām visām, teiksim, kustībām, protams, ka tu jūti, bet, ja tā skatās, tad tā slodze uz potītēm nav tik, teiksim, liela un ietekmējoša. Tā kā ar potītēm laustām var spēlēt. Labi, NHL tur, ko mēs tik neuzinām, kur Floridai arī pagājuši, kad Kačuks tur vēl... Šito kaulu bija atslēgas. Es vispār nevaru iedomāties, kā ar viņu vispār var spēlēt, kā ar to var spēlēt. Jā, tā Kačuks teica, ka brālis no rīta ģērbi palīdzēs vilkt uzvalku un tam līdzīgi. Tā kā, Edmontonai, protams, faktors ir vairākums, bet es neteiktu, ka vairākums viņiem kaut kā... Labi, viņš bija pret Losandželosu nereālā līmenī, bet pret Losandželosu es pieļauju, ka arī cits komandas baigi savu statistiku nesabojātu. Vancouver tomēr nosedza. Jā, viņi nosedza to vairākumu, un bija problēmas, teiksim, es atceros, tur Draizaitis met iekšā, bet tā, un atkal pret Dallas viņi atkal atvērās, bet viņiem arī mazākums šobrīd ir labākais vispār visā play-offā. Viņiem ir 94% neielaisti, un Floridai gan arī ir 8-8, tā kā tur spēle nevienādos sastāvos būs, protams, noteicoši, bet tāpat laikā es neteiktu, ka tur kādam ir baigais pārsvars, vai atkal kādam kaut kāds baigais kritums, tur arī būs diezgan līdzīgi. Bet, šito sēriju, es uzsaku, ka šito sēriju noteiks vārtsargi. Tas ir, jo mēs zinām to, ka Bobrovs nostāvēt, jāskatās, kā nostāvēs Stewarts, kā nostāvēs Skinners. Jo, ja Skinners, es arī bišķiņu papētīju, vissliktākās vārtsargu statistikas tagad NHL, kas ir bijuši play-offos, ir Kamam Vārdam, kurš pacēlis, bet vārtsargs, kuram ir sliktākā statistika, kurš ir pacēlis Stanley Kausu, bija Antti Niemi un Kams Vārds, bet viņiem bija virs 90%. Tagad Skinneram ir 89,7%, kaut kas viņam ir 90% atvarīto metienu. Visi noteiks, kā nostāvēs vārtsargu, un es uzskatu, ka visi arī vēl noteiks spēli tieši vienādos sastāvos. Un Florida vienādos sastāvos uz papīra vienkārši visur sit pāri. Jā. Ja viņi met nenormāli daudz pa vārtiem, metieni ir bīstami. 4 +- vienlīdzīgas maiņas, vai ne? Un tas, ka pirms tam runāja, ka Oileriem, piemēram, ir +- 2-3 spēlētāji, kas visu nosaka. Draizaitls ar McDavidu. Lai gan es tev papildināšu. Haimans un vēl Bušārds. Jā, tie bija tie, kas, teiksim, ir tā otrā tāda plāna aktieri. Jā. Viņi arī bija tas pats... Arī Korejs Perijs ļoti liederīgi spēlē. Labi, viņš varbūt nemet iekšā, bet tur, teiksim, ir tā, arī Nugents Hopkins, man liekas, ļoti arī tā lika par sevi vispār runāt play-off laikā. Bet, ja mēs papētam arī Floridas šo ceļu,
tad viņš īstenībā savā ziņā viņu uz tādas, es gribētu teikt, kruīzes kontrolas ir nogājuši. Jo skaties, pirmā ir Tampa. Saka, ko gribi, ka Tampa varbūt vairs nav tā, bet tomēr tā ir Tampa. Un viņi, savā ziņā viņi arī tomēr ir kaut kāda līdzība ar Edmontonu, jo viņam arī ir tas faktors ar tiem super spēlētājiem, superzvaigznēm, Kučerovs un pārējā brigāde. Tos viņi vienkārši noslaucīja. Ja tam ar spēli vienādos sastāvos tīpaši. Ar Bostonu, man liekas, ka tā pretestība bija vislielākā, bet tur arī Bostonā, kad sāka arī, teiksim, izmantot visādus paņēmienus, Florida vispār. Teiksim, Florida ir vienalga, tu dari, ko gribi, viņi tā kā vilciens iet, un tu tur vari, likt priekšā, ko gribi, viņi tāpat pa tiem sliedēm ies un varbūt kaut kur iebuksēs, kā bija pret Bostonu, tā viena sagrāva, bet tālāk tik un tā, Bostonai, teiksim, īsti varianti nebija sērijā, manuprāt, aizķerties. Viss mainījās Bostonā, tā kā Sams Bennets atnāca atpakaļ reāli, tā bija, man liekas, 5. spēle. Tagad Bennets atnāca atpakaļ, tad viss mainījās. Tā vai 5. spēle, kad Bennets atnāca atpakaļ, tad mainījās. Rītīgi, viņš bija tāds pagrieziena punkts, viņš tur vienu svarīgu golu iemeta, vēl Maršandam iedeva sajā, tad vienu nesmuku, kur it kā viņam neko neiedeva, pēc tam Maršands dabūja nākamo spēli izlaist. Sportā ir vairāk enerģijas nekā upē. Gribi iegūt vairāk? Peldi pret straumi. Nesa ozoliņu ar visām bitītēm. Sports atgriežas mājās. 1-1 LV. Arī Ņujorkā es atkārtošos, kad viņi pilnībā apslāpēja viņu zvaigznes, un tur sāka vilkt komandu Lafreniere, un beigās vienkārši šis Jorkina faktors, manuprāt, izvilka vismaz 2 uzvaras Ņujorkai tajā sērijā, bet es tev piedāvāju tad pāriet pie prognozēm jau uz finālu. Un vēl tad visādas mums likmes tagad piedāvā 1-1 LV, bet uz finālu diezgan izteikti favorīti vispār Florida 1-7-2, ka uzvarēs sērijā pret Edmontons 2-18. Ko tu saki? Es saku, ka Florida 6. 6? Florida 6, un vēl pirms tam mēs runājām. Un vēl jāpiemet vēl vienu, tur bija vēl viens labs koeficients uz to, kad Bobrovskis ņem labākā vārdsarga balvu. Tas pēc tam, bet man nedaudz ir tāda jau piesardzība. Kāds ir tas kladzinājis, ka Edmontona tur saraus gabalos. Edmontona nevar nolikt malā, jo viņiem ir spēlētāji, protams, vai ne, bet kad uzliek to, kad uzliek tieši tīrais laiks, vai ne, man liekas, Florida vienos vārtos. Tas, ka viņiem tur var jebkurš pamosties, vai ne, pirmā mājiņa, tur reāli var Bennets pamosties, tad Reinhards var pamosties, vienā brīdī, un tas pats Ivans Rodrīgas var pamosties, reāli arī vārtsargi aizsargi viņiem var iemest, un Bobrovskis, vispār padomā, kādiem vārtsargiem arī Floridai bija jātiek pāri, lai viņi tiktu līdz finālam. Pirmajā kārtā Vasiljevskis reāli. Ok, viņš vairs nav savā top primā, bet viņš tāpat savā primā. Otrā kārta Džeremijs Svaimans, tas viņa prima līmenis, tagad reāli viņam labākās sezonas. Trešā kārta aiziet reāli jau Šestjorkins, kas arī tagad savā primā stāv no tādiem 3 vārdsargiem tikt pāri līdz finālam. Tas ir kaut kas tiešām apbrīnojams. Un, protams, arī Floridai ir Kačaka faktors, kas uz playoffiem ieslēdzās pavisam citā līmenī. Plus vēl, par tām zvaigznēm paturpinot, tas, par ko es arī iepriekš runāju, ka Edmontonai tās zvaigznes, kad ir laukumā, viņi var sataisīt spēli pie saviem vārtiem, bet viņi tur, kā saka, var kaut ko arī aizgulēties savā zonā, kur nevajag. Un, ja mēs salīdzinām, tad atkal, Floridai viņiem varbūt nav, tas pats Barkovs un Kačuks, es neteiktu, ka tie ir tā kā super, kaut kādi super tehniskākie spēlētāji. Tā, ja mēs pieliekam tur, piemēram, Panārinu klāt vai tur, Pasternāku, viņi tā kā tieši tajā skila ziņā, laikam ir kaut kur dažus solīšus priekšā. Bet tas pats Barkovs un Kačuks, viņi ir tik daudzpusīgi. Vispār tās zvaigznes, visi Bennets, viņi ofensīvi ir nereāli spēcīgi, bet tāpat laikā tur nevienam tu nekad nevar pārmest, ka viņi tur kaut kā nesaprot kaut kādu aizsardzības spēli vai kaut ko tādu. Līdz ar to es teiktu, ka arī tas ir savā ziņā pluss. Barkovs, man liekas, tagad ir labākais divpusējais uzbrucējs. Viņš arī dabūja to balvu. Pirms tam iepriekšējās visas sezonas Baržerons, un tagad Barkovs ir tās. Bet pats svarīgākais, kas mēs ļoti labi zinām, ka hokejs ļoti mainticīgi ir un par tām pieskaršanās, nepieskaršanās konferenču uzvarētājiem. Parasti NHL ir tas ticējums, ka, ja tu uzvar konferenci, playoffos, tam kausam nepieskaries, tos galvenais kauss ir Stanley Kauss. Pagājuši, visi iepriekšējie
iepriekšējos gadus viena vai otra komanda pieskārās, un šogad neviena, un ne Edmontona, ne Florida nepieskārās. Kad arī vēl Florida uzvarēja to spēli pēdējo, vēl tieši Pauls Moris piegāja pie Barkau, teica, neaizliek, to bija tas video, vai ne? Tā kā šis būs interesanti, jo parasti jau viena komanda pieskārās, un tā, es iesaku, ir statistika par to, ka parasti tā komanda arī reāli zaudēja, kas pieskārās visus iepriekšējos gadus, tas ir konkrēti izteikts. Un pats labākais, ka pagājuši gadu Moris arī lūdza neskarties, bet viņš vai nesadzirdēja, vai bet pieskārās. Jā, un beigās pieskārās, un tāpat arī darīja Edmontona. Bet īstenībā no tāda arī mārketinga viedokļa es teiktu, ka šis tomēr ir tāds, labāk pārdodamāks nekā, ja būtu Dallasa pret Floridu. Arī, protams, es godīgi sakot, laikam vairāk gribētu redzēt Dallasu, bet tāpat laikā tas McDavida stāsts, viņš savā 9. sezonā dabūs. Tā ir kanādiešu komanda vēl un priekš NHL, tā kā tas ir Kanādā, tas vispār ir ļoti liels. Es redzēju tos mīmus, baigi daudz tagad krīt ārā, kur pārējie kanādiešu komandas fani tādi saprot, ka būs jāfano par Edmontonu. Tāds jauktas sajūtas, teiksim tā. Kā Algarī fani vispār jūtas sūdīgi, tas tā kā viņu derbijas reāli, tā kā tas Alberta štata derbijas reāli spēlē, viņu lielākais ienaidnieks no sērijas spēlē finālā, un tas, ka reāli vēl spēlē Tkačuks spēlē finālā, tā kā, kur viņa bija tā maiņa, visu runā to, ka Algarī būs lielāka ieguvēja no Tkačuka nekā Florida, un pēc izvēlas to, ka reāli Florida lielāka ieguvēja. Bet šis fināls, jā, tas ir pārdodamāks, un tas, ka viņš arī būs ļoti ilgs fināls, jo reti, kur, ja šis fināls atvēlkas līdz 7. spēlē, mēs vēl Jāņos varēsim skatīties hokeju kopā ar Porziņu, vai ne, tur ir Porziņam arī tas pats plus mīnus. Bet tas vispār ir kaut kā, parasti jau šis ir ilgākais, tāpēc, kad arī sāksim ar to, ka šis arī pārlidojuma ziņā ir vis tālākais attālums, jo pirms tam iepriekšējais tālākais fināls bija Vancouver pret Bostonu 11. gadā. Šis ir pirmā, tā kā lielākais, te ir plus mīnus 6 stundas jālido. 4889 km. Kaut kur skatījos, bija būsēsīta, ka reāli no Edmontonas līdz Krievijas robežai ir tuvāk nekā no Edmontonas līdz Floridai reāli. Tā kā ir tāds karās kartē, vai ne? Tā kā tur plus mīnus 6 stundu pārlidojums, tur būs gandrīz, nav visām spēlēm, gandrīz tur pēc tam, kad viņi pārlido 2 dienas starpā ir. Tā kā jā, mēs varbūt vēl Jāņu vakarā varēsim skatīties hokīti. Es varbūt kaut ko jaucu, varbūt kāds skatītājs var palabot, bet vismaz tik es atceros, vienmēr NHL sākās agrāk par NBA playoffiem. Jā. Tā, man liekas, mums arī sezona ar NHL sezona arī parasti sākās bišķi neko ar 2 nedēļas ātrāk sākās NBA. Bet labi, pa prognozēm tu saki 6 spēlēs un Florida. Es arī teikšu, ka Florida, jo arī bija smieklīgi, ja mēs pirms plānojām šo ierakstu, arī teicām, būtu forši, ja mēs sadalītos divās daļās, divās, teiksim, komandās. Viens teiktu, ka Edmontona, otrs, ka Florida, bet mēs abi gribējām Floridu ņemt, un tā arī neviens nepiekāpās. Un, vēlreiz vienkārši atgādināšu tie faktori. Bobrovskis Floridai. Bobrovskis spēle vienā komandas spēle, vienkārši viņu tāds monumentālā, es teiktu, spēle, viņiem nav tāda superkrituma, viņi vienmēr spēlē stabili, un tas pats līderu faktors. Tomēr es teiktu, ka priekš playoffā tas arī ir ietekmējuši, un vēl, protams, man liekas, tas, ko mēs nepieminējām, ir banāla pagājušā gada pieredze. Jā. Tas, kas nav Edmontonai, tas, kas Edmontonai vispār diezgan maz bijis, labi, viņi vienreiz konferences finālā ir spēlējuši, bet es domāju, ka Florida ir izdarījusi secinājumus, jo tas ir īstenībā tāds diezgan biežs stāsts. Es atceros, ka Pitsburga 2009. gadā, kad uzvarēja, viņi pirms tam zaudēja Detroitai 8. gadā, un nākošajā gadā uzvarēja. Un šie stāsti viņi ir diezgan tādi, man liekas, arī bieži, ka ja komanda otro gadu tiek pēc kārtas, tad parasti arī... Pagājušajā gadu Vegas pārbaudas pār Floridai tik viegli, tāpēc vienkārši Florida bija sasista. Viņi bija jau kritumā. Jā, un tad šogad viņi dabūjuši papildinājumus, tur Rodrīgus, Poso, Tarasenko, viņi dabūjuši ļoti labus papildinājumus, vai ne? Un arī pagaidām nekādas beigās traumas nelienā ārā, arī neviens nav saukts no AHL, beigām augšā saukts, tā kā izskatās, bet, tāpat arī, protams, Oilers nedrīkst nomest nos, viņam ir tā kā Padom, viņi vēl novembrī, viņi bija, man liekas, 32. vietā līgā, es nemaldos, ja? Novembrī, man liekas, vēl bija paši pēdējie nomainīja treneri. Tā, ka mēs sākām, viņiem vienkārši... Jā, mēs paši, tur viņi nomainīja treneri, vai ne? Un tas Knoblauks īstenībā ir diezgan labi. Viņš arī skatījos arī Spitiņš Iklitošs šo pieminēja, ka viņš māk ļoti labi ar tiem spēlētājiem. Tā kā arī tam pašam, cik sabot, viņš tur Draizletlam, McDavidam ir pateicis, ka jums nav jāobligāti jāuzvar visas spēles, jums arī citu komandas beidu, tā kā atļaut, un viņš tur ļoti labi var viņus tur, jo arī skatījos playoffos arī iepriekšējā pret P, viņš tur vienu spēli pērīgi nomet nost, ielika Skeltīs, Kračpajam kāda augšā, pēc tam atkal viņus tā veselīgi tur mētā.
Viņi esat arī paņēmuši, kas kādreiz Maiklam Jordanam esot bijis kaut kāds tur psihologs, ne psihologs, tas esat vēl paņēmis līdzi uz Oileriem, reāli kaut kāds itīgi labi atpazīstams kaut kāds, kas tur esat Jordanam palīdzēs izcīnīt tos kausus un tā kā, jā. Nu, tie psihologi vispār, piemēram, tas ir to jauniešu izlases, kas spēlē pasaules čempionātos, beigu uzskatām, kad atbrauc Kanādu un Ameriku, viņiem parasti ir vienkārši delegācija. Nu, viņiem ir komanda ar 20 cilvēkiem, nu, tur 20 rastīt, un kaut kādi 15 vēl ir cilvēki. Zini, tur Latvijai, piemēram, ir tur, nu, katrā tur savā tajā nodaļā pa vienam, un viņiem tur ir psihologs, tur, man liekas, nu, varbūt pat pavārs kaut kāds savs, tā kā NHL-ā, tas, protams, arī viss ir, bet man patīk tas, ka Makdēvidam arī visu laiku tiek meklēti arī to, ko tur izceļ tie paši apskatnieki. Viņam visu laiku tiek meklēti labākie varianti priekš viņa, priekš Draizaitla. Tas treneris arī viņš tāds ļoti, arī vēl salīdzinoši jauns, un līdz ar to viņš arī tā ļoti, viņam ir laba sapratne, un viņš tiešām mēģina ieklausīties tajos pašos līderos, bet viņš to dara tādā balansā, ka nepārāk varbūt ļauj viņiem to brīvību, un tāpat laikā arī neuzspiež to savu kaut kādu spēli. Tā kā, jā. Nu, ko, es piedāvāju vēl iziet cauri līnijai ar Consumate trofiju ieguvējiem. Nu, ja uzvar Edmontonu, es domāju, vispār tur bez šaubām. Makdēvids, viņam arī 2,75 koeficients. Un, nu, ja jūs fanojat par Edmontonu un tiešām ticat viņu uzvarēm, man liekas, ka tas ir diezgan tāds acīm redzams. Acīm redzama likmīte, bet, ja man būtu jāizvēlās, es laikam lieku uz Bobrovski. Koeficients 5. Un, ja atkal ir pretējā pusē kāds, kas tīt, nu, protams, var iedot gan tam pašam Barkovam, gan Kačukam, bet man kaut kā liekas, jā, ka Bobrovskis, viņš tomēr ir tas, kas vispār, teiksim, viņš tik stabili spēlē, ka tu tā kā pierodi pie tās stabilitātes. Un jau pat viņu sāc nedaudz neieraudzīt kaut kādā ziņā. Nu, vismaz man tā liekas, ka man tā ir. Un kas varētu būt otrajā vietā Floridē, ja Bobam neiedod? Kas varētu būt nākamais aiz Boba? Barkovs. Barkovs? Nu, Barkovs un Kačuks. Nu, man viņi tādā vienā kaut kādā segmentā abi ir. Es dotu, ja nav Bobs, tad es dotu Kačukam, tāpēc, ka tad, nu, viņš tiešām ir tas saucamais suns, kas tev ir vajadzīgs. Jā, gan Gēman, gan iedod iekšās. Tā kā, jā, viņš ir tāds komandas spēlētājs, komandas līderis. Viņam ir burtiņš arī uz pa kreklu, vai nav viņam burtiņš. Ir asistents, jā. Bet nu, tāpat viņam noteikti viņš ir viens no skaļākajiem pārliecināšanākajiem džekiem, arī ģērbtuvēs ir. Tā kā, jā. Nu, kaut kā tā mēģinājām īsi. Šis mums, es domāju, ka būs priekšpēdējais. Jā, pēc fināla vēl uztaisīsim pēdējais. Zin kā uztaisīsim, tā, kad drafts būs mēneša beigās, jo tur arī cerams, ka mūsējos latviešus nodraftēs. Un tad arī, teiksim, noslēgsim to mūsu sezonu un jau paskatīsimies nākotnē, bet nu, cik klausīt mūsu prognozes, cik nē, tas ir uz jums. Man jāsaklausīt. Labāk klausīt, jo es tad kladzināju, ka Edmontonu brauks mājās pēc 4-5 spēlēm. Varat likt droši kombinēt Floridas 6 plus Bobs MVP, tā kā viss kārtībā, tā normāli sajiet. Nu, teiksim paldies un tiekamies. Tiekamies pēc fināla nākamajā reizē. Sportā ir vairāk enerģijas nekā upē. Gribi iegūt vairāk? Peldi pret straumi. Nesa ozoliņu ar visām bitītēm. Sports atgriežas mājās. 1-1 LV.